Uz Baltijā lielāko mežu festivālu pagājušajā gadā bijām pirmo reizi. Zinām, ka šis festivāls notiek jau vairākus gadus. Bijām kopā ar lielo meitu, kurai tajā laikā bija vēl 7 gadi, un mazākai bija 1,3 gadi. Bet aktivitātes un nodarbes atrada abas meitas. Lielākai meitai ļoti patika iesaistīties radošajās darbnīcās. Es atceros, ka tur bija tās smiltiņas un ka tur iekšā bija bumbas un viņas vēl leca laukā, tās bumbas. Un vēl es atceros, ka varēja uzvilkt zemesardzes tārpu, pamērīt, vai dara vai nedara. Mazākajai meitai patika koncerts, smilšu kaste. Katrā ziņā katra vecuma grupai ir ko šeit atrast un atrast interesanto un izzinošo. Par meža apsaimniekošanu mēs diezgan maz zinām. Tāpēc labi, ka ir šādi lieliski pasākumi, kur var daudz ko uzzināt, ne tikai mazie, jaunieši, bērni, bet arī pieaugušie. Manā pieredzē ir tas, ka mans opis ir bijis mežzinis. Un tad par šo mežu ilgtspēju vienīgais, ko es zinu, to, ka mežu zāģē, un tad mums arī šis mežs ir jāatjauno pēc tam, un tāpēc arī tiek sādīts šīs te jaunaudzes, lai tā tad nodrošinātu šo resursu arī nākamajām paudzēm. Mēs cenšamies arī saviem bērniem mācīt, ka mežs un mūsu apkārtējā vide ir jāsaudzē, un tātad dodoties šajās pastaigās pa mežu, mēs arī vācam atkritumus un mudinam mūsu bērniem vākt šos atkritumus. Mūsu šīs te sauklis arī dodoties piknikos ir, ko atnesi, to aiznesi. Tādā veidā mēs arī mācam bērniem domāt par tīru vidi, par dabu. Jā, un šī atbildība sāks īstenībā ar katru no mums. Jā. Un mežs ir tā mūsu kopējā bagātība, par kuru katram no mums vajadzētu rūpēties un ieguldīt to savu resursu, lai tas nākotnē ilgstoši tātad būtu izmantojams visiem. Šogad mēs dosimies uz Tērveti, jo būs iespēja stādīt kokus, jo mēs dzirdējām, ka vētrā tik nogāzt ļoti daudz koku. Un tāpēc vēl vairāk mēs gribam būt klātesoši un iesaistīties šajā pasākumā. Latvijas mežu dienā!